Ir jāsaprot to, ka, protams, esošā vara šodien ar Ameriku principā viņiem attiecības ir nekādas. Ko nozīmē nekādas? Viņi aizbrauc uz kaut kādiem pasākumiem, kaut kur tur un tā, bet divpusējās tikšanās ar mūsu augstākām amatpersonām ASV prezidentam ir bijušas. Neesam redzējuši, neesam dzirdējuši. And I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. Un ja mūsējie gaida, kad nāks cita vara, tad es varu pateikt, to tā gluži nebūs. 3 gadi ir ļoti garš laiks, un mums ir vienīgā iespēja izveidot stingras, pragmatiskas attiecības ar ASV. Un tas ir tas, ko es gribu piedāvāt. Nevis Šlesers iet pret Eiropu, bet mēs iesim kopā ar Ameriku. Mēs neiesim pret Eiropu kopumā, bet mēs ar Ameriku kopā mēģināsim pārveidot Eiropu. Demokrātiskā veidā, caur vēlēšanām, mēs mēģināsim pārveidot Eiropu. Un jūs saprotiet, šodien es stāvu jūsu priekšā. Ja es esmu premjeras, es stāvēšu citu Eiropas līderu priekšā, jo katrai valstī ir iespēja nākt ar savu statementu, ar savu paziņojumu, ar savu viedokli. Un ja tas viedoklis vairs nebūs tāds, kāds līdz šim, ko ir skandinājusi progresīvā vienotība, kura visam piekrīt, visi labi, un ka mēs esam vispār braucam vēl pamācīt. Mēs brauksim vēl pamācīt, mēs tur glābjam visu pasauli un tā tālāk, bet patiesībā viņi ģirdz par mums, viņi smējās, jo mēs esam parādos līdz ausīm, mēs izmirstam, vai ne? Un viņi redz, ka mēs esam principā valsts, kuras ietekme ir ļoti niecīga. Tā kā es gribu cerēt, ka tiešām jaunā vēstniece, kura drīz uzsāks darbu Latvijā, kuru sūtīs uz Latviju tieši Donalds Trumps, es ceru, ka mēs atradīsim kopīgu valodu un vienosimies, kādā veidā mēs sadarbosimies. Tā kā godējumie kolēģi, paldies jums, ka jūs atnācāt, mēs uzvarēsim!